kungi, es gatavs sagaidīt arī mūsu pirmās daļas viesi, un arī viņi ļoti daudz, jā, tā ir viņa, ļoti lielu savu dzīves laiku pavadā aiz okeānijā, un tā ir modele, topmodele, supermodele, es nezinu, ko tas atšķirās, bet to mēs noskaidrosim, kad viņi atnāks, tā ir Karolīna Caune, sagaidām ar aplausu. Man tev ir maziņš pārsteigums ar pēdēju. Kas tas ir? Cepurs. Tas bija liels pārsteigums. Tas ir diezgan milzīgs. Tu man gribēji parādīt, ka ir liels cepurs, vai tu man dāvini viņu? Nu, es tev viņu dāvinu. Sezonas noslēgumā. Viva Mexico! Man teica, ka tu atceroties. Es, vispār Meksiku kā tādu? Jā, es atceros. Man liekas, šitā turpmāk arī jābūt. Jā? Es būšu mazais Gonzales? Speedy Gonzales. Paldies. Nav tā, jā, es tev ūdeni dāvinu. Lai nav tā, ka es tev neko nedāvinu. Es nezināju, mums tā nav. Man reti, kad dāvinu. Vienīgais, kas man ir kaut ko dāvinājis, tas ir... Kas man dāvināja? Mārtiņš Rītiņš savus olas dāvināja. Kas bija ļoti jauki, bet es saprotu, ka tavā gadījumā tas nav iespējams. Ok. Tā tad, Kate, es tevi saukšu, ja? Jo kā tu man pati teici, tad Karolīna ir tavs... Striptīzējotāja vārds, jā, ļoti labi. Vai arī Karolīna, es teikšu Karolīna, lai saprotu, kādā mēs aptuveni esam. Tu redzi, uzliec cepuru un viss mainās, es nesaprotu vispār. Hei, ļoti labi. Tekilu. Vakar muzeju nakts bija, starp citu, man ir jautājums, vai tu apmeklēji, jo es biju pilsētā, bet redzēju, ka ļoti daudz cilvēku iet un man bija nērti. Viņi bija tik daudz, un es vienmēr eju tur, kur neviens nav. Lai nav tā, ka besis viņiem, ka neviens neatnāca, es vienmēr aizēju tur, bet tur bija tik daudz, ka man liekas, ka viss jau ir darīts, ko es vēl bāzīšos. Tu biji? Biju. Kur tu biji? Kara muzejā. Tikpat ātri, cik es aizgāju, tikpat ātri šis izgāja ārā. Kā notika izvēle? Kara muzejā. Domāju, aiziešu uz valsts mākslas muzeju, viņš atrestaurēts pilnīgi jauns, pilnīgi. Nē. Aizējam uz Kara muzeju. Meitenes? Čārlija Eņģeļa ir tā otra mīļākā filma, līdz ar to es secinu. Ok, kas Kara muzejā bija? Jo tēma bija durvis, es saprotu, vispār tam pasākumu, zini, ja? Tā ir muzeja naktī. Šis nav smīgi paīstam. True story. Ne, to es tā kā piefiksēju. Jā, visiem muzejiem ir durvis, viņi domāja. Bet, tikai viņiem ir, liekas, organizātoru tēma, un tad ir publikas tēma. Jā. Publikas tēma bija šmiga. Dalīja? Vai kā? Ko lieto Kara muzejā, muzeja naktī? Kaut kā, es viņu ļoti labi saprotu. Karavīri īsti nevar izvēlēties, manuprāt. Viņiem ir tā kā, ka tas, kas nāks, to ņemšu, un tur tā kā publika bija ļoti līdzīga, kas nāks, to dzirši. Tā, kad tu saki karavīri, kas nāk, to ņemšu, tas nozīmē drusku kaut ko citu, man liekas. Saprot, kā gribi. Man tā cepura vispār mulsina, tāpēc man pilnīgi citur domas raisās. Vai arī tāpēc, ka man te ir kaut kāda bilde, kur tu esi pusplika. Bet es nezinu, ar ko tas ir saistīts. Bet līdz turienē mēs vēl tiksim. Es pišā iztaisīšu ciet. Paldies, ka tu vismaz tā nesaģērbies, jo sālāk būtu ļoti tukšu sarunu. Jo pagaidām ir wow. Mēs sagaidījām tevi ar seksu un lielu pilsētu, tāpēc, ka es saprotu, ka tu diezgan lielu dzīves daļas pavadīsi Ņujorkā. Es arī. Mēs varam padalīties pieredzes, bija vienreiz. Bet vairākas dienas. 2 lidostās. New Jersey un otrā. Tur 3. Precīzi, man nebija tik daudz laika, nevarēja visu 3 apbraukt. Man bija jāizvēlās. Kas ir tā otra? Kennedy droši vien, es nezinu. Ir tāda? Ir. Exactly, es tur biju. Tur vēl projām runā. Ka it kā es tur esot, bet nē, es esmu projām. Tātad, tu esi paīstam Ņujorkiete. Kas tev rakstīts pasē? Latvieta. Nē, tas ir forši. Tas ir no Amerikas tev? Viņiem ir problēmas, jā, šito. Viņi kā kas tā... Vienkārši crazy people, kā tur var dzīvot? Šodien lasīju internetā, Facebookā parādīja, ka tā kā izdara šitā, tad viss, ko saka, ir stilīgi.
Ar abām rokām? Nē, nu man tas izstāsta, man vēl šitā jāizdara. ar konkrēto cepuri. Okay, tu dzīvo Ņujorkā vai kur tu dzīvo? Vienkārši jautājums. Es sev to jautāju 4 gadus, nevaru atbildēt, ja godīgi. Bet, Tev ļoti lēnām iet ar to, ne? Vai kā? Tas dzirdēs Cik kaut ko nopietni? citu par modelēm. Ne, cik Tie uzdod nopietni? vienu, atņem kaut ko citu. Bet cik nopietni tu sev šo jautājumu uzdod par to, kur tu dzīvo? Jo 4 gadi ir diezgan nopietnas laiks, lai kaut kā saprastu. Tu esi tāda nepastāvīga, tāda tā kā, vai, kur, kā, tiešām, padomā, 4 gadi tas nav nopietni. Taču izdomā, lūdzu, labi, tev varbūt tikai man liekas tas dīvaini. Ir vēl kāds, kas 4 gadus nav sapratis, kur tieši viņš dzīvo? Zemgus? Es zinu, kā lidojot vienas valsts uz otru, un 3., un 5., un 6. un 10. ir mazliet atpalikusi tā sajūta. Es esmu dzirdējis, ka visi tie lidojumi arī baigi ir ļoti traki matiem. Sausina matus. Vispār ķermenis neīpaši labi, jo mēs neesam putni, kas vienkārši, kurš to izdomāja? Kāpēc tā lidmašīnas un tad tikai pasaka, mēs neesam putni? Bet kā tu tiec ar matiem galā? Netiek. Tiec? Nē. Šitie ir speciāli, vai bija vienkārši vējā? Tagad tu viņus taisīti? Nē, kāpēc es jautāju? Tāpēc, ka mums ir, mana mīļākā reklāma ir tieši matu reklāma vien, un mēs viņu parādīsim tieši par tevi, man liekas, stāsts, ka jālido no valsts uz valsti, ja, un visu laiku kaut kas tur mainās. Windstärke 5. Das Haar sitzt. 3 Wettertaft. London. Umsteigen bei Regen. Die Frisur hält. 3 Wettertaft. Mit der Concorde über den Atlantik. New York. 30 Grad. Die Sonne brennt. Das Haar bleibt geschützt. Ja. Selbst Stunden später sitzt die Frisur noch immer perfekt. Der Schutz, der noch länger hält. 6 Stunden später. Alles klar. Vienkārši. Tas vispār nav par tevi, ja? Jo tu vienkārši viņus kaut kā sabužini un skati. Tagad neskaties uz ekrānu, tur beidzās. Tas pilnīgi oficiāli beidzās. Ok. Kat. Kā tu kļuvi par modeli? Jo man ir tāds idejas pašam, un cik es ilgi varu vadīt šo visu ļambastu, es arī palieku vecs, un es domāju kaut kā mainīt kaut ko. Es gribētu labāk dzirdēt, kāds ir tavs uzskats. Tas nav uzskata jautājums, tas ir reāli, tam ir kaut kāds, Ko tu esi dzirdējis? Es esmu dzirdējis, ka tu nebija modele, kā lielākā daļa meiteņu, un tad kļuvi. Tas diezgan easy, bet man liekas, nevar būt. Man arī tieši tā pati bija attieksme, nevar būt. Un tad kaut kā... Bet pa īstam, tas ir īsts jautājums. Kā tu kļuvi par modeli? Es saprotu, ka tu man neuztver vispār nopietni, bet tu man pat iedevuši to cepuri, pirms tam tu man uztver ļoti nopietni. Pirms tam tas izklausās, ka ir baigais pirms tam kaut kāds. Pirms tam bija tā cepuri. Tātad. Tas tās ir diezgan vienkārši. Es ceru. Ja es sarežģītu stāstu, tas vispār. Tu arī redzēsi, ja tas stāsts ir sarežģīts, tad vajadzēs mani modināt pēc tam. Ja es tikai vienkārši uztveru. Svētdienas vakars. Jā. Man bija bildes uztaisītas. Tā. Visiem ir uztaisīts bildes, nestāst. Visiem ir iespēja, zin kā. Jā. Un viņas tikai aizsūtītas tālāk. Nē, droši. Un tad tālāk viņas tikai aizsūtītas tālāk. Un tad bija tālāk cilvēki, kur teica, tu. Un tad es aizlidu uz Ņujorku. Man liekas, ka tas ir... Man liekas, ka šis ļoti labs stāsts. Ļoti labs stāsts. Un šis arī, man liekas, ir ļoti laba atbilde, tāpēc, jā. Man liekas, šis stāsts arī ļoti labi pierāda to, kāpēc tik, maz meitenes kļūst par modelēm. Jo tu tik precīzi izstāstīji, bet es tāpat nesapratu, kas ir jādara. Tu to apzināti dari, lai pēc iespējas mazāk meitenes kļūst par modelēm, lai jums nav konkurence, vai kā? Bet tas ir kāds skaties uz mazāk, jo, man liekas, Latvijā mēs esam ļoti, ļoti daudz. Latvijā. Ko nozīmē daudz? Cik daudz latviešu meitenes salīdzinoši, cik mēs vispār Latvijā esam un cik latviešu meitenes tu vari satikt
Ņujorkā vai Parīzē vai Londonā. Tur diezgan prāvi. Parīzē, Londonā, Rīgā. Ļoti bēdīgi prātvārdu dziesmu. Atcerējos. Es nezinu, daudz meitenes var satikt vispār. Bet ne visas ir modelis. Kāpēc vienas kļūst par modelēm, citas nekļūst? Iespējams, kāda maza meitene tagad skatās un uzdod sev šo pašu jautājumu ar saldējumu rokās. Kas jādara? Ko? Nu ko? Bērni ēd saldējumu, es nesaprotu, kas notiek. Es kaut ko jaunu jums atklāju. Man ir 3 bērni, es zinu, tas ir pārsvarā. Ja man ir bezes taisīt, viņi ēd saldējumu, un man pārsvarā ir bezes taisīt. Ko? Tur viņš ir ļoti kalorijām bagāts un dažādas garšas. Ir vispār skābeņu saldējumi, dīvaini kaut kādi, tie sīpoli, gurķu, tā kā jebko. Ar maizi. Es neatceros, ko es tev pajautāju, tu atceries? Jā, nu kāpēc viena meitene kļūst, viena nekļūst? Kas ir pa īstam jāizdara? Nevar būt vienkārši nofotografējas, izsūti kaut kam randomā savas fotogrāfijas. Godīgi sakot, tas arī īstenībā tā arī strādā. Tā kā nekas nestrādā pēc nekādas listas vai order. Vienkārši kaut ko fotografējas un sūti un skaties. Cik ilgi gaidīt? Ja es esmu meitene, pati domāju, kā jau lielākā daļa glīta, un es sataisu bildes, visur izsūtu. Cik ilgi gaidīt? Nu, kamēr ir jāsaprot, ka jau nebūs. Beidz. Cik tas ir ilgs laiks? Vispār, līdz cik starp citu ir modele? Nu, normāli. Es domāju, nevis tas, senioriem kaut ko, bet modele. Nav īsti, tas nav tā kā... 39, 43. Ir. 50, ne, tas tā kā, zin kā, jo lielāks iet vecums, jā. Ja tā kā tas koeficients krītās. Jā, viņas paliek mazāk. Ziņā, jā. Jā, vispār jau vecāki cilvēki, jo viņi vispār ir mazāk. 16, tad viņas ir rītīgi daudz, un tad ar tiem gadiem tā kā 18 virs krītās.